Par tēriņiem turpinot runāt, iedzīvotāju rēķini par apkuri šoziem ir dramatiski. Tā atzīst augstākās valsts amatpersonas. Kādus risinājumus šai problēmai redz Rīgas doma un kāpēc domē ieviesusies prakse sasauktas sēdes vēlos vakaros? Par šo un citiem tematiem šorīt runāsim ar Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Labrīt! Labrīt! Rīgas domai šobrīd ir skaidrs, ko vispār konkrēti darīt, lai mazinātu apkuras rēķinus? Jā, mēs runājam tieši par šo sezonu. Jā, ir jāsaprot, ka pirmais sliktākais, kas ir noticis, ka gāzes cena ir apmēram 2,5 reizes augstākā nekā bija 2009. gada. Tas ir tik augsts pieaugums, ka neviens uzņēmums, kā Rīgas siltums, neviens cits apkuras uzņēmums nevar to nosegt ne no jebkādiem līdzekļiem. Līdz ar to tas uzreiz ir redzams tarifos. Līdz ar to mums ir tas augstākais tarifs. Bet paralēli mums notiek tas, ka mums par šiem gadiem ir paaugstināta PVN likme apkurei. Mums ir ieviesta akcijas likme gāzei, un tas viss rada papildus slogu tieši iedzīvotājiem. Ja mēs samazinātu PVN likme atpakaļ pie 5%, un ja mēs atceltu gāzes akcīzi, tad, piemēram, rīdznieki varētu ietaupīt apmēram 10 miljonus latu šo sezonu, kas nav nemaz tik maz. Bet, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī ne tikai runāt, bet arī strādāt pie tās, lai mājas tiktu siltināts. Bet mājas siltināšana tas ir process, kas prasīs 10–15 gadus. Jo, lai nosiltinātu visas mājas Rīgā, ir nepieciešams apmēram 900 miljonu lati. Un labākajā gadījumā no tiem 900 miljoniem latiem puse, kam es īstenībā neticu, puse teoretiski varētu nosegt Eiropas Savienību. Bet es neticu, ņemot vērā, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mūsu spēja strādāt Brisele, aizstāvot Latvijas intereses. Eiropa mums nedos pusi. Tas nozīmē, ka apmēram vismaz 500 miljonu lati vajadzēs nosegt tieši rīdzniekiem. Viņiem patreiz šīs naudas nav. Un tas prasa 10–15 gadus. Tad jūs šobrīd raugāties pesimistiski uz iespēju, piemēram, nosiltināt šīs visas mājas, un līdz ar to, ka tas būtu tas vienīgā iespēja, kā varētu samazināt šos apkuras rēķinus, piemēram, nākamgad, aiznākamgad pēc tam? Es neteiktu pesimistiski, es tomēr izmantotu vārdu realistiski, ņemot vērā to situāciju, kas mums patreiz ir Rīga. Ļoti vienkārši piemērs. Tas bija paņemts no, es nemaldos, no Latvijas avīzes. Premjerministrs Dombrovskis dzīvo daudzdzīvokļu mājā. Šai mājai parāds ir 7,5 tūkstoši lati. Tas nozīmē, ka tuvāku 5, varbūt pat 10 gadu laikā šai mājai nekāda siltināšana nedraud. Jo pēc likuma par ir jānobalso 51% no iedzīvotājiem, lai varētu iztenot tādu projektu. Bankas dod kredītu preti. Tikai jānobalsoja par vai 65 vai 75% no iedzīvotājiem. Attiecīgi, ja māja ir parāds 7,5 tūkstoši lati, saņemt, lai 75% no iedzīvotājiem nobalsot par, kur ir pensionāri, bezdarbnieki, tie, kas vienkārši īra dzīvokļus. Praktiski nav iespējams. Šeit loģisks ir jautājums arī par to, kāda vispār ir visā Rīgā situācija saistībā ar šiem parādiem un ar ko, piemēram, šis gads varbūt ir citādāks nekā iepriekšējais. Mums patreiz ir sekojuši par 12 miljoniem latiem, ja mēs runājam par Ingas nama pārvaldnieku. Tas ir tā no mums lielākais apsaimniekotais. Pagājušajā gadā bija noslēgti miera izlīgumi, un šī nauda tiek pakāpeniski atgrieztā. Un tas nozīmē, ka šogad janvāri finanšu disciplīna bija 86% no rēķiniem. Pagājušajā gadā bija tikai 70%. Un mums ir tik labs rādītājs pateicoties tam, ka cilvēki arī atmaksā daļu no veciem parādiem. Bet vēl par 15 miljoniem latiem nav nekāda miera izlīguma. Tā ir tā problēma. Jaunie parādi, kāda situācija? Jaunais parāds patreiz mēs redzam, ka no 14 pieaudzis līdz 15 miljoniem latiem, un tieši tādēļ, lai cilvēkiem būtu sapratni, kādā veidā varētu atmaksāt tos augstus apkuras rēķinus, mēs piedāvājam pēc būtības no šodienas tieši šī sistēma sāk strādāt. Tas ir nosacīt runājot izlīdzinātais maksājums par apkuras sezonu. Tas nozīmē, ka par janvāri, februāri, mārtu un attiecīgi decembri tu vari samaksāt vasaras mēnešos, sadalot pa 50%. Pusi pa ziemu, pusi pa vasaru. Tas nav nekāds sociālais atbalsts, bet tā ir iespēja cilvēkiem sadalīt uz maksājumus, nemaksājot nekādas soda naudas. Jo, protams, ja cilvēks ir noslēdzis to līgumu, viņš var to izdarīt bez soda naudas. Un cilvēks, ko es gribētu ļoti svarīgi būtu pasvītrot, ja cilvēkam ir noslēgts miera izlīgums pagājušajā gadā pa veciem parādiem, viņš var vienlaicīgi noslēgt arī līgumu tagad par to izlīdzināt maksājumu. Premjeras Valdis Dombrovskis 900 sekundēs sacīja, ka augstie apkuras rēķini tomēr ir pašvaldība problēma. Vai pašvaldībām ir nepieciešams arī kāds valdības atbalsts šajā te problēmas risinājumā? Tā ir viennozīmīgi pašvaldības problēma. Pirmkārt, tāpēc, ka tieši pašvaldības maksā komunāls dzīvokļu pabalsts.
Mēs esam tie, kas to maksā. Un tā ir ārkārtīgi liela cūcība no valdības puses, ka tieši no šī gada 1. janvāra, kad visi zināja, cik augsti ir gāzes cena, kad visi zināja, cik milzīgi un cik nenormāli augsti būs apkuras tarifi un attiecīgi tie apkuras rēķini, tieši no šī gada 1. janvāra valdība vairs nelīdzfinansē pašvaldībām tos pabalstus. Agrāk ir bijusi tāda sistēma, ka 50% nosēdz pašvaldības, 50% nosēdz valdība. No šī gada 1. janvāra 100% nosēdz pašvaldības. Rīga to varēs pavilkt. Mums tas būs, es domāju, tā provizoriski runāt, papildus sloks kādīs 7 miljonu lati. Tāpēc, ka mēs noslēgsim pilnīgi visu, mēs nemainīsim sistēmu, un ir absolūti skaidrs, ka klientu skaits būs lielāks tieši šogad. Bet daudzas citas pašvaldības, viņiem būs krietni grūtāk sniegt tādu veidu atbalstu. Un, ja, piemēram, valdība var tur muļāties un stāstīt, ka PVN nevajag samazināt, jo tādā veidā mēs atbalstīsim Gazpromu, labi. Viņam ir tāda filozofija, tad vismaz palīdzēt pašvaldībām izmaksāt pabalsts šodien. Tas būtu viņa tiešais pienākums. Tad jūs prāt, kāpēc, piemēram, jūsu virzīto ieceru par PVN samazināšanu valdība neatbalsta, vai tā tiek noraidīta politisku motīvu dēļ, vai piemēram, tāpēc, ka tas ir opozīcijas priekšlikums? Tā ir tīra veida politika, jo pirmām kārtām viņiem vajadzētu atzīties, ka tā bija kļūda. Un es minēšu tikai vienu piemēru, kad Zatlers, būdams vēl prezidents, aizbrauca uz Maskavu, viņš dabūja toreiz draudzēties ar Krieviju, atlaida gāzi 15%. Iedzīvotāji to atlaidi neredzēja, jo uzreiz, atgriežoties atpakaļ, Dombrovskis arī toreiz bija premjerministrs, bija pieņemts lēmums tieši par šo summu ievest akcijas. Līdz ar to tagad viņam absolūti vajadzētu atzīties, ka tā ir visu laiku ir bijuši viņa kļūda. Viņam to darīja. Runājot par ēku siltināšanu, ko šobrīd rāda pieredze? Tātad nosiltinātajās ēkās maksājumi par siltumu ir mazāki, bet tomēr jāmaksā kredīts. Ziemas mēnešos pārsvarā tie maksājumi, protams, ir mazāki. Pat liekot klāt, statistika rāda no 10 līdz 40%. 40% tas ir, protams, izņēmuma gadījumi, kad ir ļoti veiksmīgs projekts un veiksmīgi realizēts, bet es saku no 10%. Parasti tas nozīmē, ka ziemas mēnešos maksājums ir mazliet mazāks, tāpēc, ka ir jāpieliek klāt maksājums par to kredītu. Jo, ja ir veiksmīgs projekts, ja ir izdevies saņemt 50% no Eiropas Savienības, tik un tā 50% vēl paliek, kas ir jāapmaksā pašiem iedzīvotājiem, tas pārsvarā ir bankas kredīts, absolūti vairākam gadījums. Bet vasaras mēnešos parasti ir jāmaksā vairāk, jo attiecīgi tu par kredītu maksās visu 12 mēnešus. Līdz ar to ietaupījums ir. Plus māja izskatās labāk, par to nav šaubu. Bet vienkārši cipars. 19. māja, 602 sērija. Purcēm, cimenta, pļavniekiem, 3 kapņu telpas. Izmaksas, lai nosiltinātu māju atbilstoši Eiropas prasībām, lai saņemtu līdz finansējumu, ir apmēram 400–450 tūkstoši lati. Ja mēs sadalīsim to pa pusam, tas iedzīvotājiem sanāks 200–225 tūkstoši. Attiecīgi tāda māja apmēram 100 dzīvokļi, tas ir sloks sakot no 2300 latiem, plus likme, kas ir maksājums attiecīgi bankai, ir sanāca 340 lati, bieži vien varbūt klāt pie maksājuma pie visiem komunāliem. Mēnešos, kad ir ziema lētāk, vasara nav lētāk. Tad iedzīvotāji būtībā arī nav ieinteresēti tajā? Protams, vienmēr ir labāk, kad māja ir nosiltināta. Protams, māja izskatās labāk. Protams, dzīvoklis visdrīzāk tur maksās mazliet dārgāk tādā nosiltinātā māja. Pie nosacījuma, ka tie būvnieki, kas tur strādāja, nostrādāja kvalitātīvi. Ir, diemžēl, bieži gadījumi Rīga un arī citas pašvaldības, kad māja tika pārvērsta par siltumnīcu. Un tur tāds efekts, es atvainojos, kopumā ir negatīvs, ja mēs runājam tieši par komforta viedokli iedzīvotājiem. Tas viss ir ļoti labi siltināt mājas, ja ir izdarīts viss kvalitāti, bet tas prasīs 10–15 gadus. Tas ir ilgs process. 900 miljoni lati ir nenormāli liela nauda Rīgai. Bet tomēr kāpēc Rīgā joprojām ir tik maz nosiltināto ēku? Tāpēc, ka šis sasaukums ir sācis strādāt 9. gadā. Kad mums es atvainojos 10. gada sākumā 80 000 rīdzinieki prasīja visādi veida pabalsts. Cilvēkiem viņš nebija gatavi neko darīt. Es nerunāšu par iepriekšējo sasaukumu, ko viņi darīja vai nedarīja, bet Valmiera un Liepāja tie veiksmes stāsti bez ironijas. Tiešām labi pastrādāja. Viņi ir sākuši to darīt pirms 8 gadiem. Mums pēc 8 gadiem, protams, arī būs rezultāts, bet tas prasa laiku. Tas nav kampaņa, kuru var izmantot pirms vēlēšanām, stāstot tūlīt nosiltināsim visas mājas. Un es atvainojos, ko tagad patreiz piedāvā? Viens priekšlikums bija uztaisīt energoaudits visam mājām. Laba ideja. Bet neviens nedomā par to, ka energoaudita rezultāti ir derīgi 3–5 gadus.
Tas nozīmē, ka mēs uztaisīsim visiem mājām. Un par šo laiku, pa 5 gadiem, nosiltināsim, piemēram, 15%, kas būs labs rezultāts, 20%. Pa visiem pārējiem mājām tam nauda ir izmesta, ja energoaudijas vajadzēs taisīt vēlreiz. Runājot vēl par kādu citu tematu, dienās, kad Rīgā bija atklāsmes, jau tika saņemti pirmie signāli par to, ka iedzīvotājiem ir salauztas automašīnas, ka daudz automašīnas ir iebraukušas bedrēs, tepat arī uz Salu tilta. Kas ir tas, ko jūs varat iedzīvotājiem teikt, gaidot pavasaru saistībā ar bedrēm Rīgā? Mēs remontēsim visus tos ceļus un bedres. Mēs taisīsim ciet aprīli Uļmingātves pārvādu. Tā ir vienlaicīgi gan laba, gan slikta ziņa. Un uz oktobra beigām tas pārvāds tiks pilnīgi izremontēts. Šo pārvādu neviens neremontē kopš 80. gadiem, kad tas tika uzcelts. Tas ir viens. Šogad oktobra beigās mēs arī pabeigsim Dienvidtilta 3. posmu, un tas mums ļaus taisīt ciet Salu tiltu. Ja mēs nevaram uztaisīt tur pilnvērtīgu rekonstrukciju, kamēr nav pabeigta darbi Dienvidtilta. Savādāk būs tas milzīgs korķis. Nākamgad mēs taisīsim ciet Salu tiltu pārsvaru, un 2 gadus mēs to remontēsim. Tad šobrīd tā situācija, piemēram, ņemot par piemēru to pašu Salu tiltu, tik kritiski ir tāpēc, ka šajā tiltā nav bijusi rekonstrukcija? Viņš neviens reiz. Pilnvērtīgas rekonstrukcijas nebija ne Uļmingātves pārvāde, ne Salu tilta. Mēs to taisīsim Salu tiltu nākamgad ciet. Protams, tas būs saistīts atkal ar lieliem korķiem, bet mums vismaz būs Dienvidtils pabeigts. Šogad oktobrī mēs Degolta pārvādu šogad renovēsim, plus viss ielu remontus. Viennozīmīgi būs palielināts budžets un pavasara beigu situācija būs absolūti normāla. Patreiz tur lepoties īsti nav ar ko, un tas ir skaidrs. Pavasarī sakārtosim. Cik Rīgas domai šobrīd ir izmaksājusi šī ziema, es domāju, ielu ceļu tīrīšanu? 3,5 vai 3,6 miljoni pavisam kopā. Tas nav daudz, nav maz. Ir bijuši gadiem, kad bija krietni sliktāk, ka patreiz tā turamies. Vēl viena aktualitāte. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs ir apturējis grozījumus Rīgas domas saistošajos noteikumos, kas paredz tā dēvētās puteņa biļetes. Ministrs arī mums pagājušajā nedēļā šeit 900 sekundēs sacīja, ka domai vajadzētu sakārtot puteņa biļešu noteikumus. Vai doma to darīs? Nē, mēs uzskatām, ka ministrijas juristi rīkojas nepareizi. Attiecīgi mēs vērsīsimies tiesā, jo galvenais strīds ir par ko? Ministrija pirmkārt uzskata, ka šis ir sociāls atbalsts. Tas nav sociāls atbalsts. Sociāls atbalsts ir brīvbiļete skolēniem vai pensionāriem. Šī ir programma, kas palīdz dabūt iedzīvotājs, kam pieder autotransports, braukt nevis ar savu automašīnu, bet pārsēsties sabiedriskajā transportā. Tā ir pavisam cita programma. Un otrais, ko pieprasa ministrija, viņi pieprasa, lai visiem tiem autovadītājiem tiku izsniegti tā saucamās nulles biļetes. Šeit mēs pilnīgi nepiekrītam. Es jums pastāstīšu, kāpēc. Nav problēma, piemēram, ar tiem pašiem autovadītājiem, bet mums tāpat nolikumi bija arī par, piemēram, dziesmu svētkiem. Šogad. Kā mēs parasti darām? Mēs dodam iespēju dalībniekiem pārvietoties, piemēram, ja tie ir skolēni, bezmaksas sabiedriskajā transportā. Ja viņi ir no citām pašvaldībām, tas nozīmē, ka mums ir jāsadrukā etalons, jāizsūta tie etaloni uz citām pašvaldībām, jāsagaida tie dalībnieki tepat Rīga, lai viņi ar to etalonu varētu sev izsist nulles, tā saucama nulles biļeti. Tas ir pilnīgi lieka birokrāti un pilnīgi nevajadzīgas izmaksas. Līdz ar to sniega brīvbiļetes. Tādas akcijas, kā piemēram dziesmu svētki, citi pasākumi. Tas pats 18. novembris, kad mums ir sabiedriskais transports bezmaksas. Tad, ko mēs tad prasīsim no visiem tiem, kam iespējā, tas ir visi rīdzinieki un visi Rīgas viesi, pārvietoties sabiedriskā transporta, lai viņi izsist nulles biļetes? Tas mums nedara. Diemžēl ministrija ar ministru kartē reiz parādīja, ka viņa neīsti saprot pašvaldības specifiku. Tas tomēr ir mazliet komplicētāk nekā spēlēties datoros un apturot mūsu noteikumus. Vienkārši mēs esam spiesti patreiz vērsties tiesā un viss. Jums nav bail, piemēram, ka Sprūčs savukārt vai ministrija varētu jūs atstādināt no amata saistībā ar šo lietu? Līdzīgi kā, piemēram, Lemberga gadījumā. Es neesmu pārliecināts, ka Lembers ir lietas kursa, ka viņš ir atstādināts no amata. Man tā liekas. Vienīgais, ko viņš paspēja atstādināt no amata, tas bija tā darbiniece no Ligatnes. Tas ir vienīgais veiksmīgs piemērs ministrijas darbam, ko es varu teikt. Un vēl tāda lieta, kāpēc Rīgas domas sēdes māca sasaukt arī ļoti vēlu vakarā, praktiski var teikt naktī. Piemēram, nesens gadījums, kad Rīgas domas satiksmes un transporta lietas komitejas priekšsēdētājs Vadims Braņiks sasauca komitejas ārkārtas sēdi 10. vakarā. Pirms tam arī līdzīgi tika darīts 23. janvārī. Opozīcija pārmet, ka tas tieko darīts apzināti. Apzināti kas?
Tik vēlu, vienkārši necilvēcīgi vēlu. Labi, 10 tas vēl nav necilvēcīgi vēl. Tas ir ārkārtas sēdes, kas opozīcijas pārstāvju piedāvā sasaukt nekavējoties. Un attiecīgi pa dienu cilvēki visi strādā. Un viņiem ir laiks piedāvāt satikties ar opozīcijas kolēģiem, pastrādāt un apspriest jautājumus komitejas sēdes ietvaros, 10. vakarā. Nākamajā rītā, piemēram, nevar to darīt, vajag obligāti vakarā, pa nakti rīkošana? Viņi nenāk ne 10. vakarā, ne 7. no rīta. Opozīcijas pārstāvju uz tādām sēdēm. Viņam taču vajag, lai būtu interesi no mēdiem, lai varētu pastāstīt, lai pēc tam to visu tiktu piefilmēts. Vienkārši atnākt un pastrādāt, viņam tādas idejas nerodas galvā. Bet tas ir pietiekami produktīvs darbs 10. vakarā pēc Grūti pilnas darba dienas. Grūti pateikt, jo opozīcijas deputāti nenāk uz sēdēm. Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījums likumā par pašvaldībām, kas paredz aizliegumu pašvaldību deputātiem apvienot amatus. Cik daudzus tas varētu skart Rīgas domē? 11, 12 cilvēki. Mēs esam gatavi gan strādāt ar šiem ierobežojumiem, gan bez šiem ierobežojumiem. Mums tāds cilvēku skaits, kas varētu pildīt visus tos nepieciešamus pienākumus, pietiekoši liels. Mums tas neradīs nākamajā sasaukumā nekādas problēmas. Šodien aprit gads kopš referenduma par krievu valodu kā otru valsts valodu. Kāda ir jūsu secinājuma gadu pēc šī referenduma? Ko tas ir mainījis sabiedrības saliedēšanas virzienā? Ja mēs runājam par Rīgu, es domāju, ka rīdzinieku vidū problēma īsti nav nekāda. Arī nav bijis pirms referenduma. Ja mēs runājam par politiku, tad tas referendums bieži vien tiek izmantots vienkārši, ka tu vari izdarīt jebkādu sūdzību, nemaksāt nodokļus, virzīt nepareizi likuma projektus un tā tālāk, bet ja tu esi spējīgs pateikt, ka tajā dienā es balsoju par vai pret, pareizajā pusē, tad viss ir piedots, un tas ir tā kā variants. Bet galvenais patreiz Rīga ir saglabāt esošu sociālu politiku un neļaut tiem, kas mēģina izmantot visās referendumus no visām pusēm, no abām pusēm, to traucēt darīt. Jūsuprāt, sabiedrība kļuvusi saliedētāka vai sašķeltāka? Rīgā es gan neizmantotu vārdu sašķeltāku. Nē. Jā, paldies. Šajā rītā sarunājāmies ar Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu.